Čau, draugi! Laipni lūgti manā YouTube kanālā. Šajā video atbildēšu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem par grūtniecību. Pirmais no jautājumiem, kuru jūs uzdevāt, bija, kad bērniņam jādzimst. Vispār tas noteiktais termiņš ir 22. augusts. Starp citu, tā ir tieši viena diena pirms mana vīra dzimšanas dienas. Bet, kā jau mums visiem zināms, tad precīzu dzimšanas datumu ir ļoti grūti noteikt. Nākamais jautājums, kur tu plāno dzemdēt? Vispār es plānoju dzemdēt Ogrē, bet šeit arī ļoti grūti paredzēt, vai tas tā sanāks, jo, ziniet, es nesen dzirdēju tādu stāstu par vienu meiteni, ka viņai sākās dzemdības, viņa aizbrauca uz Ogri, lai dzemdētu tur, un tur viņai pateica, ka, diemžēl, viss ir pilns un viņu nevar paņemt, un viņai nācās vienkārši braukt atpakaļ uz Jēkabi, lai dzemdētu. Tā kā gadās arī tādas situācijas, tāpēc tas arī ir diezgan tā neparedzami. Protams, mēs varam plānot, domāt, kur mēs tā kā gribētu, kur ne, arī gudri būtu pirms tu brauc uz dzemdību nodeļu, sazināties ar viņiem, pajautāt, vai ir brīvas vietas, vai es tur vispār varēšu dzemdēt, lai nav tā, ka veltīgi tu aizbrauc un tad jābrauc kaut kur citur. Tad vēl šeit ir jautājums, vai tev bija slikta dūša? Nē, paldies Dievam, bet es nevienā brīdī savā grūtniecībā neizjūtu nelabumu. Tā kā tiešām paldies Dievam, es ļoti laimīga un pateicīga, ka man šie nelabumi nebija, jo esmu dzirdējis, ka tiešām daudz grūtāk māmiņai ir visu šo grūtniecības laiku, ja ir slikta dūša. Nākamais jautājums ir, vai baidies no dzemdībām un dzīvi ar mazuli? Nē, draugi, es nebaidos, ziniet, es gribu būt pēc iespējas mierīgāka tajā brīdī, kad mans bērniņš nāks pasaulē. Protams, es aptuveni varu iztēloties, kas ir dzemdības. Es vienkārši negribu baidīties no tā, kas tik un tā ir neizbēgama. Zinu, ka man tam posmam nāksies iet cauri, un es gribu iziet tam visam cauri maksimāli mierīgi. Kā arī, protams, es apzinos, ka dzīve ar mazulīti arī noteikti nebūs vienkārša, bet, ziniet, es tik ilgi gaidīju šo brīdi, ka man vienkārši sirdī šobrīd ir tik liels prieks, un es vienkārši nespēju sagaidīt, kad mazulītis piedzims, un es ļoti centīšos šo savu dzīves posmu maksimāli izbaudīt, priecāties par to, ka man ir bērniņš, un nevis kaut kā tam visam pieiet ar bailēm, bet ar tiešām tādu mieru un pozitīvismu. Tad šeit vēl ir jautājums par to, vai es filmēšu savu dzemdību pieredzi. Ziniet, kā draugi, es domāju, ka jā. Ja man tajā brīdī būs vēlēšanās spēks to darīt, tad es noteikti nofilmēšu kādu video. Kādas bija pirmās grūtniecības pazīmes? Ziniet, grūtniecības sākumā pirmais, kas man bija, tas bija ļoti jūtīgas krūtis. Tas bija pirmais, man liekas, kas man parādījās. Tad vēl no tādiem simptomiem atceros, kad man bija ļoti izteikts nogurums, tā kā pa dzīves es diezgan aktīvs cilvēks, man nepatīk tāda pasīva ikdiena, bet es atceros, ka bija tāds posms, kad es varēju vienkārši visu dienu nogulēt, un es ar to jutos ļoti labi, tā kā man bija labi ar to, ka es varēju atpūsties, man tiešām bija tāds milzīgs izteikts nogurums, ka es varēju vienkārši gulēt uz dīvāna un neko nedarīt. Vai ir kādas specifiskas emocionālās pārmaiņas? Emocionāli nekādas tādas krasas pārmaiņas man laikam nebija, lai gan, ja skatīties pa visu grūtniecības laiku, tad bija momenti, kad es ievēroju to, ka es kļūstu jūtīgāk uz kaut kādām lietām, emocionālāka, bet kopumā man tas netraucē un nebija tā, ka es to tā bieži izjūtu. Paldies, ka noskaties šo video, ceru, ka tev patika. Ja patika, noteikti nospied patīk zem šī video. Atā!